Kas ir dižvanagi? Dižvanagi ir diži sapņi. Sapnis, kuru Ilze Durņeva reiz sapņoja stāvot uz Dižvanagu zemes par biedrību, kura palīdzēs īpašiem bērniem un viņu ģimenēm. Sapnis par to, lai visi tie, kuriem Dievs dāvājas īpašus bērnus, tāpat kā Ilzei Emīle, zinātu, kur meklēt regulāru atbalstu un profesionālu palīdzību. Sapnis piepildās. Cilvēki apgūst, iemācās kaut ko tādu, ko mēs nekad nebijām zinājuši, ka tas ir iespējams. Un tieši, ka tik slimiem bērniem, kam ir tik liels ciešanas, fiziskas un garīgas, ir izdomāts zinātniskas metodas. Un viņas pielietojot, mēs redzam, kā šie bērni atraisās. Ja kādreiz mums likās, tas nav iespējams, ka bērnam var palīdzēt, arī tādam bērnam var palīdzēt, bet tas tiešām tur notiek daudz brīnumu. Tas nav pārspīlēts, un tie brīnumi nav vienkārši kā tāds, bet tas ir sekas. Tas brīnums ir sekas tam entuziasmam, tam zināšanām, tam darbam, ko iegulda profesionāļi, un pats galvenais, man liekas, ka tur, cik iespējams, tiek mazināts tas bezspēcības izmisums, kas ir vecākiem. Tas vairs nav pat entuziasms, būtībā tā ir sabiedriska, profesionāla, ētiski, morāla, medicīniska darbība, zinātniska, kas nav vairs, kas būtu legalizējama būtībā, kā būtībā rehabilitācijas, psihoneirorehabilitācijas būtībā, atvas, tas nozara. Tas nav šķirams būtībā no valsts, jo jebkas, kas ir šajā teritorijā, mūsu valsts, esam visi kopā. Šī fantastiskā attieksme, ko Dižvanagos mēs redzam, kad cilvēks tiek uztverts visās dimensijās, garīgajā, intelektuālajā, fiziskajā, kā pilnīgs esam. Dižvanagi ir uzdrīkstēšanās. Laust stereotipus un mainīt uzskatus par bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti. Dižvanagu redzeslokā esošie bērni, kuru veselības bezcerīgās prognozes palikušas pagātnē, ir apliecinājums tam. Tie ir Dižvanagu cilvēki, kuri šo gadu laikā paveikuši neticamo. No mirkļa, kad viņu vienīgais kapitāls bija paša rokas, izdoma un darba spējas, līdz šodienai, kad viņu regulāru atbalstu un palīdzību saņem 150 ģimenes no visas Latvijas. Dižvanagi – tā ir regulāra profesionāla palīdzība. Tās ir atbalsta grupas vecākiem, tā ir bērnu paliatīvā mājas aprūpe un regulāra ģimeņu apciemošana, tā ir kanisterapija, tā ir sadarbība ar dažādiem speciālistiem, tās ir nometnes vasarā un kultūras pasākumi visa gada garumā, tā ir unikāla programma neirorehabilitācija mājas apstākļos. Īpaša programma, kur speciālistu uzraudzībā vecāki mācās būt savu bērnu terapeiti ikdienas. Dižvanagi – tie ir lieli plāni. Uzcelt uz Dižvanagu zemes sociālās rehabilitācijas centru bērniem un viņu ģimenēm. Ieviest neirorehabilitāciju mājas apstākļos kā valsts līdzfinansētu un atbalstītu pakalpojumu, pieejamu visiem Latvijas īpašajiem bērniem un viņu ģimenēm. Un zinām, ka ik viens varam tos palīdzēt piepildīt, daļu no tiem jau šodien. Es esmu patiesi gandarīta, ka Liepājā darbojas dižvanagi, kuri patiešām dara dižus un, manuprāt, varenus darbus. Es ļoti ceru, ka turpmākajos gados izdosies panākt vienošanos ar pašām nevalsts organizācijām, kuras jau ir iegūšas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, finansējumu rast arī no valsts pamatbudžeta. Manuprāt, tas būtu tikai taisnīgi. Labas lietas mēs varam atbalstīt arī no valsts puses, izvērtējot pienākumus, kādas jāveic valstī, ar tiem pienākumiem, kurus veicina valsts organizācijas, manuprāt, arī dižvanagi. Un pilnīgi iespējams, ka varbūt arī valsts pasūtījums. Dižvanagi – tā ir komanda, kura atsakās nevarēt. Yeah. Udi.